Šajā īsajā video es parādīšu to, kā ar programmu Excel uzzīmēt ātri funkciju grafikus. Jāsaka tāpat kā burtnīcā zīmējot, ir jāuzraksta, jāuztais tabuliņa, kur ir atlikts gan X, gan Y vērtības. Sāksim ar X vērtībām. Un šajā ziņā mums pietiks sākot no -10 līdz +10 vērtības. Un, lai būtu tas grafiks tāds gludāks, jāizvēlas pēc iespējas mazāks tas solis, un te mēs ņemsim soli 0,1. Tad -9,9 būs nākamais solis. Un tā varētu iegūt daudz vērtības, var ātri to pavilkt vienkārši iegūt līdz +10. Tieši tā sanāk nedaudz vairāk par 200 vērtībām kopā. Ar Y vērtībām, kā mēs darām, mums ir noteikti kāda formula, un to formulu arī uzreiz var arī ierakstīt formulas logā. Vispirms jāieraksta ir vienādības zīme, un pēc tam tā formula, un X vietā mēs liekam to vērtību, kas ir mums X vērtība šajā ziņā, tas ir lauciņā A2. A2 tātad, ja mēs vēlamies X kvadrātā, nu tad X pakāpē 2. Ok, -10 kvadrātā ir 100, tieši tā, arī šo te novalkam līdz lejai visas vērtības. Mums tagad ir iegūta tabuliņa, kurā ir gan X, gan Y vērtības, un to ātri var pārvietot grafikā. Uzliekam insert, un tad uzreiz jāizvēlas skater, un līnijas grafiks mums derēs. Un šeit mēs esam ieguvuši Y ir X kvadrātā grafiku. Ja šo grafiku vajag sarežģītāku izveidot, mēs varam pamainīt to formulu, tad X kubā. Un spiežam enter un arī novelkam līdz lejai. Tāpat. Okay. Kādu mēs grafiku iegūstam? Grafiks ir tad kubiskā parabola. Y ir X kubā. Ja vajag kādu sarežģītāku grafiku, tad arī to pašu formulā ierakstīt. X kubā mīnus, piemēram, X kvadrātā. Un grafiks. Paskatīsimies, kāds izskatīsies grafiks. Grafiks ir nedaudz savādāks. Ir arī cits programmas, kā izveidot grafikus, un pat ātrāk nekā ar Microsoft Excel. Un viena no šīm programmām ir GeoNext. Un GeoNext programma ir arī ielikta Windows Live vidē, klases mapē, un tu to var apskatīties arī un izmantot. Kad ir jauna lapa uzslēgta, mēs uzliekam koordinātu asis un rūtiņu tīklu. Te ir tāda iespēja pievienot funkciju, funkcijas grafiku, un parādās loks uzreiz, kur šo te funkciju var ievadīt, ja mums vajag X kvadrātā. X kvadrātā, spiežam apply, un redzam jau fonā, ka parādās šis te grafiks. Nu, ja vajadzētu kādu citu funkciju, piemēram, sarežģītāku, Y ir 23 X kubā mīnus, tad vajadzēja vēl reizināšanas zīmi pa vidu, mīnus 12 X kvadrātā, un arī šeit vajag reizināšanas zīmi, plus 10. Uzliekam šo grafiku, redzam, ka grafiks ir pavisam izstiepts, un apšajā grafikā redzams var arī samazināt. Un parādās arī viss lielais grafiks šeit. Tās ir dažādas iespējas uzzīmēt dažādus grafikus šajā programmā, un šādas programmas izmanto arī pārsvarā šādas programmas izmanto tieši zīmēt grafikus, jo ar roku mūsdienās vairs grafikus reti kurš zīmē. Nu, lai jums veicās, lai izdodās zīmēt grafikus.